Sveicieni Vlogmas 2. sērijā. Hello! Es tikko būtībā ieliku pirmo daļu YouTube'ā. Pēc es ļoti priecīga, ka man sanāca visu laicīgi. Ja tu neesi noskatījies vēl, tad ej atskaties pirmo daļu. Visu dienu sēdēju un montēju. Tā jau ir būtībā 6:30. Un vēl Premiere Pro sāka gļukot un negribēja eksportēt video, bet paldies Robertam, kurš izglāba situāciju. Jā, viss ir ielikts, izdarīts, es esmu ļoti priecīga. Bet šodien mēs, sākam diezgan vēlu, bet tas nekas. Mēs dodamies uz Jūrmalu, apskatīties dekorācijas tur, kas ir izlikts. Centīsimies dabūt Ziemassvētku vaibu, Christmas mood, sajūtas, Šajā burvīgajā +2 grādi lietu. Galīgi nav sajūta, ka būtu decembris. Liekas, ka ir vēls novembris, jo laikapstākļi tiešām nelutina mūs ar sniegu šogad. Cerams, ka šonadēļ būs vairāk ko darīt. Jā, jo man liekas, es editoju to video un mēs visu, lielākā video daļa mēs esam mājās. Tā, nepārāk forši, bet ko darīt? Šonadēļ centīsimies mazliet vairāk šo to padarīt. Nezinu, vai sanāks kaut kur baigi aizbraukt, tad jau redzēs. Mēs braucam tagad, bet pa nedēļas vidu nezinu, kā būs. Jā, šī ir būtībā mums pēdējā darba nedēļa. Nākamnedēļ man ir pirmdien, otrdien jāstrādā, un tad man sākas atvaļinājums, kas ir ļoti forši. Tas nozīmē, mēs varēsim vairāk Sēdēt mājās. Sēdēt mājās. Vairāk kaut kur aizbraukt un filmēt un padarīt lietas priekš Vlogmas tieši. Ar darbu ir kā ir jāstrādā, nevar slinkot. Jā, labi, tagad braucam uz Jūrmalu. Esam atbraukuši. Tagad dodamies uz Jomas ielu. Bet man liekas, ka te arī kaut kādā parkā bija saliktas dekorācijas. Visādos parkos, Kauguru parkā un pie Dubultu stacijas. Nākamā tur. Priekš tur. Iesim skatīsimies. Kad apniks staigāt, nāksim atpakaļ uz mašīnu un brauksim prom. Jomas ielu izstaigāt. Tagad mēs jau atpakaļ uz mašīnu. Mēs esam jau pie mašīnas. Un tagad mēs ar mašīnu aizbrauksim līdz Dubultu stacijai. Pastīsimies, kas tur. Sēdzēja mazliet pielikt solīti, jo pleisis tiek pārdots. Tā izskatās. Ir priecēs. Jā. Cerīgs. Tad jau redzēs. Cerams, viss sanāks. Kā tev patika? Man liekas, ka būs vairāk tās dekorācijas, bet tās eglītes, es pat nezināju, ka tur būs tāds eglītes. Riktīgi mīlīgi likās. Laikam skolas. Izties, ka bērni viņas ir dekorējuši ļoti skaisti un mīlīgi. 138 vajadzēja būt. Mēs neskaitījām, nezinām, vai ir, bet bija daudz. Tagad aplīti gar Dubultiem, un tad jau atpakaļ uz Rīgu. Mums vajag iebraukt vēl Maksimā. Rītdienai uzsataisīt testu, ko uz darbu ņemt līdzi. Un vēl PlayStation aizvest. Vai tev ir kas sakāms? Iesaku apmeklēt. Ir
iesaku apmeklēt ar domu pastaigāties. Bet neceriet, ka te ir Kaut kas wow, super tik jā. daudz, ko skatīties. Es gribēju vēl uz to parku aiziet, kas tur diezgan tuvu bija. Ja tur izties smuki izgaismots. Bet nu varbūt atbrauksim vēlreiz, te jau redzēs. Tā kā būs ziema. Es teiktu, tad, kad būs actually sniegs. Pēdējais izbrauciens Leisi. Vajag svēti. Tūlīt jau esam klāt, atdosim pircējam, bet tas ir draugs, un tas pircējs rīt pats aizbrauk savā. Nu, tā ir viņa darīšana, whatever. Mēs tikai piegādājam. Labdieniņās! Esam izgājuši no dzīvokļa un ejam uz pakumātu, jo Robertam no rīta atnāca ziņa, kad ir atnākuši viņa zābaki beidzot. Cik mēs ilgi jau gaidām? 2 nedēļas. 2 nedēļas, diezgan daudz. Mēs bijām pasūtījuši no Danijas, bet Robertam nepatika, mēs aizsūtījām atpakaļ un tagad gaidām, kad atgriezīs naudu. Bet jā, ja vajam ņemt un mājās uzmērīs. Nu, gatavs ar to, jā. Jā. Tadā. Priecīgs. Jā. Varēs beidzot vilkt. Žēl vilkt, ja šāds laiks ārā. Nu, kā izskatās? Šortiem tāda dīvaini. Labi, ne? Izskatās jau ļoti labi. Galvenais, lai tev vērti. Pēdām ir Jāpagaida, ka paliks mazliet vēsāks. sausāks un vēsāks. Pašlaik negribās sasmērēt. Plus otra, kas tev ir pilnībā ādas, tāpēc tie būs labāki pašlaik mitrajā laikā. Labi ir, ka aizsūtījām atpakaļ tos otrus. Jā, ir tas, ko gribēju. Mēs pat nenofilmējām to, kad mēs bijām paņēmuši tos otrus zābakus no Danijas. Tie bija parastie tā kā ugi ar šitādu te zoli pieliktu. Un izstījās okei. Roberts teica, ka ir arī diezgan ērti, bet šie, ko viņš tagad bija saņēmis, ir tie, ko viņš vairāk gribēja. Tāpēc, jā. Es tik slikti paskaidroju. Mēs bijām pasūtījuši no Danijas, jo mēs nekur šos tieši zābakus nevarējām atrast. Visur bija viņi izpirkti, vai arī nebija Roberta izmēra. Un pašā oficiālajā uglapā, tas bija tieši uz Black Friday, viņiem nebija atlaide, un tur bija visdārgākā summa pa viņiem. Es neatceros precīzi. Jā, un mēs meklējām visur citur. Kā ir Black Friday, visur visādas atlaides, domājām, nu, mož būs. Beigās nekur nebija, visur vai nu izpirks, vai nav, vai kas cits. Un tad Danijā bija līdzīgi tie parastie ugi, un Roberts viņus paņēma. Domāju, nu, ja netiek tie, vismaz būs līdzīgi tam, ko es gribēju. Un tad beigās mums atnāk jau tie zābaki, ko mēs no Danijas pasūtījām, un tad mēs pastamies oficiālajā uglapā, un šiem zābakiem bija atlaide. Un tad Roberts izlēma, ka viņš sūtīs atpakaļ Danijai tos, lai atgriež naudu, un tad viņš uzreiz pasūtīja šos. Un 2 nedēļas gaidījām. Manuprāt, diezgan ilgi, bet, nu, vismaz ir tas, ko Roberts gribēja. Priecīgs. Jā, es gaidu ziemu, kad varēs ar viņiem staigāt, iedzīgi nevis plus 4 grādos.
vakars. Bija mazais workout sešs un bija dušā, un tagad esam gatavi ēst vakariņas. Šodien vakariņās būs lazy meal, kas ir nūdels. Liekas, es šo recepti jau rādīju, tāpēc baigi neiedziļināšos tajā. Bet mēs pēdīsim vakariņas, un tad man ir plānā uztaisīt kliņģeri. To, ko es runāju, man liekas, brīvdienās, kad mēs gribam uztaisīt kliņģeri. Es biju slinka un es vienkārši nopirku jau gatavu mīklu. Man pie tam ir 2 mīklas, jo es nopirku pirmo mīklu Rimčikā, un es nepamanīju to, ka te ir rakstīts, ka tā ir kārtainā rauga mīkla. No tās arī kaut ko varētu uztaisīt. Es nezinu, vai vienkārši karamelu vai kaut ko. Iztērēt, lai nav jāmet ārā. Jā, un tad priekš tā kliņģera man ir baltā šokolādes, ka nezinu, vai es likšu abus iepakojumus ar šokolādu vai tikai vienu, tad jau redzēs. Jo man ir kilograms ar mīklu. Tas būs liels kliņģers. Un tad, protams, ir dzērveņu zapte. Šis būs reāli tāds slinkais kliņģers, jo tā recepte, ko es atradu, tur bija gan pamācīt, kā uztaisīt mīklu, gan kā uztaisīt dzērveņu zapti. Es esmu visu nopirkus jau gatavu, jo es zināju, ka pēc darba man nebūs spēks, un šis būs vienkārši izmēģinājums uztaisīt pašiem savu desertu. Un mēs vēl pamēģināsim Kalvas kafiju. Mēs reāli esam jau gandrīz visu izdzēruši, te ir tik maz palicis. Man liekas kādām 3-4 reizēm reāli. Te, kur mans pirksts, tur sāks kafijas pupiņas. Un mēs pamēģināsim šoreiz šo Candy Shop un pēdējo Ziemassvētku kafiju, tad nākamnedēļ mēģināsim. Tā kā jā, pietiks pļapāt, jāķeras pie ēdiena gatavošanas. Cītīgi skatās, ko es daru. Jā, ļuncis. Nedrīkst uz galda, bet ielien tāpat tā. O, viss, paldies. Gatavs ēst? Gatavs ēst. Labas nūdels. Vienīgais, kas šo spēja pārspēt, ir Polijas ramenonija. Tā, vakariņas pēsts. Es gribēju parādīt kliņģeru, ko mēs taisīsim. Šis tās šādi. Es esmu ļoti labi. Es esmu mazliet sajaukusi, jo te ir rakstīts, ka tas ir raspberry jam, nevis dzērveņu, bet es domāju, ka tas nekas. Tāpat būs labi. Jā, tad receptē ir viss, kā uztaisīt, bet tā kā man jau ir gatava mīkla un zapte, mums ir jāskrolē uz labo daļu, kur ir jārulē un jāliek zapte virsū. Daram to. Jā, es sagatavoju pannu, kur likt. Varētu arī sākt sildīt krāsni. Labi. Dēlis un šokolāde. Šokolāde sagriezta. Es tur sagriezu abas pakas. Mīkla izrulēta. Aizdim gandrīz visu galdu. Tagad jāliek virsū dzērveņu džems. Zapte. Man uz šo aizgāja viss spainīts. Es nezinu. Uzlikt mazliet kanēli. Jā. Mazliet Ziemassvētku garšai.
Tagad šis viss ir jārulē. Tagad viņš ir jāsagriež uz pusēm. Kā es to izdarīšu, es nezinu. Nezinu. Jā, bet pat galdu ļoti uzmanīgi. Ja jūs to darat uz galdu, darat ļoti uzmanīgi, lai nesabojāt virsmu. Es iegriezīšu un es nevilkšu, bet es uzreiz ņemšu ārā tā kā ar vilnīšiem. Viens otram viņš ir jāliek tā kā pāri. Protams, man neiznāk tik smuki. Tur viņai receptē ir vairāk slāņi, bet nu labi. Varbūt pat to šokolādu varētu nelikt iekšā. Liekas, tas visu to skatu mazliet sabojā. Labi, nekas. Jā, bija tāds mesī process. Diezgan. Bet, nu, pat ja nav varbūt tik smuki, tāpat izstās, manuprāt, iespaidīgi. Un tagad viņš ir jāsaliek kā kliņģera formā aplītī. Paga, es varbūt viņu savienošu šitā. Tā, bija kā grūtībām, bet sanāca uzlikt. Šis ir ļoti ķēpīgs process. Uzlikšu vēl pēdējās šokolādes. Tagad var likt krāsnī, man krāsnis ir uzsildīt uz 180 grādiem, un receptē rakstīt, ka jācep 20 līdz 30 minūtes. Tad skatīsimies, kā būs. Kamēr kliņģeris gatavojas, nu jau ir kādas 7 minūtes palikušas, līdz ir gatavs. Uztaisīsim kafiju. Pamēģināsim šo. Kliņģeris izstās pārcepts. Mazliet. Jā, labi. Atpakaļ krāsnī. Uz 1 grādiem. Nu, jāliek atpakaļ, ko darīt. Pārāk varbūt pa biezu sarulējās, vajadzēja plānāku. Bet to šokolādu izkususīja tik labošā. Nu, kamēr gaidām kliņģeri, līdz izcepsies. Pagaršosim vismaz kafiju, tikko uztaisīto. ļoti citrusainus jūtu. Jā, nav slikta, bet šī, man liekas, ir tāda, kā Punchy. More punchy. Mazliet stiprāka liekas kā marmelāde, bet tāpat ir laba. Man arī atkal ir tikai kafija un piens un nav nekas cits. Pielikts klāt. Tas parāda jau, ka ir labs. Jā, jā. Bet, ja man ir jāizvēlas starp šo candy shop un marmelādi, es izvēlos marmelādi. Tā man patīk daudz labāk. Tā man patīk labāk. Daudz labāk nē, jo garša ziņā ir vienādi. Jā, ir labs. Candy shop. Bet nu šī noteikti arī diezgan ātri aizies. Tiešām laba kafija. Tagad es nevaru sagaidīt pēdējo kafiju, ka mēs nākamnedēļ dzersim. Labi, tagad ir jāsagaida vēl kliņģers. Es nezinu, kādas 10 minūtes.
nebija it kā pavisam jāls, bet tāds nepārāk patīkams. Cerams, ka būs labi un nevajadzēs viņu pārcept. Nu, ir ārā no krāsnes otro reizi. Viņš jau ir apdedzis, bet nu neko darīt. Galvenais, lai iekšā viss ir labi. Jā. Mēģinam mūsu apdegušo pīrāgu. Pirmo reizi, kad es ņemu, viņš izties tik labi. Tagad viņš ir apdedzis. Bet nu labi. Ko es darītu, ja es taisītu šo vēlreiz, es sarulētu mīklu daudz plānāk un ceptu. Es cepu 180 grādos, receptē bija rakstīts 170 grādos, tā kā es pieturētos pie receptes grādiem. Varbūt tāpēc viņš piedega. Labi, mēģinam. Es teiktu, ka ir rīktīgi labs. Tā dzērveņu un baltās šokolādes kombinācija ir tik laba. Izbalansēta garšā. Skābiņš no zaptes, saldumiņš no šokolādes ir ļoti labi. Un Maksimas mīkla arī diezgan laba. Šo es noteikti vēlētos vēlreiz uztaisīt. Labāk. Tagad ir pieredze, zinu, kā tas ir. Par nākamo reizi noteikti jāiznāk labāk. Un, ja negrib cept kliņģeri, var uztaisīt dzērveņu un baltās šokolādes cepums. Labi. Mēģīsim. Tev ir jāpaskaidro, kas notiek. Nu. Šodien ir 10. decembris un Linda saņems savu Ziemassvētku dāvanu. Tu savējo saņēmi novembrī, tā kā nevajag. Tā tad es drīkst, es neesmu pirmais, kas nodod. Lādzo? Paldies. Tur ir viss, vai? Tur ir viss. Tu pat nazītes sagatavoji. Nu, bet, protams. Es, protams, ceru, ka tur ir viss, ko pasūtīt. I'm the white basic now with my UGG slippers and Stanley. Also, kāpēc viņš nav kaut kādā kastē ielikt? That's so weird. Nu, Stanleys. Winter socks. That sounds interesting. Tas ir mums abiem? Man. Tas ir zeķu advent. Jā. 24 zeķi, 12 pāri. Žēl, ka nav smukāk iepakots, bet still so nice. Tā patīk tā krāsa. Rozā. Varēšu vilkt uz mūsu Friendsgiving. Very nice. The Lego. Tā ir pienena. Tas tā kā dāvana vai tu viņu? Papildus. She's so cute. Šīs tur uz pavasari jāstāja. Tur tādas ļoti pavasarīgas puķis un krāsas, manuprāt. Winter čai. Nu, gan mīļum. Šīs divas jau esmu dzērus. Es zinu, ka ir labas. Būs ļoti interesanti pamēģināt šo. Nevar saprast. Viņš smažo vairāk pēc tā. Viņš smažo vairāk pēc šī. Es čai vispār tur nejūtu. Tagad ir. Tagad, kad ir atvērts, var just čai. Tas ir so cute. Varēs Stanleyā taisīt tēju. Paldies, mīļu. Nevar uzfilmēt video, kaķus stolēt viens pēc otra iet. Paldies, negaidīju. Smieklīgi jau ir tas, ka mēs šogad teicām, mēs viens otram neko nedāvināsim. Tu sāki. Dēļ AirPodiem. Un bija vispār runāts, ka šī ir mūsu dāvana. Jā, mēs nopirkām televizoru. Nu, paldies, tiešām. Es esmu ļoti priecīga.
Es tagad varēšu sev pasūtīt, es tieši no Šīna sev liku kopā groziņu, varēšu stikla salmiņu pasūtīt. Tas ir plasmas, jo stikla, manuprāt, ir higieniskāka. Jā, tā ir šī. Mums vispār ir. Tikko no darba mājās atbraucām vispār. Bijām iebraukuši Rimčikā nopirkt recepti. Un Rimī bija izlikti kaut kādi Ziemassvētku čipši. Mēs viņus varētu pagaršot. Tad ir divi. Šis ir apple caramel. Un otrs ir cheese cranberry. Šis liekas interesants. Es domāju, sākam ar apple caramel, jo es neesmu par šiem pārliecināta, bet man liekas, cheese cranberry varētu labi garšot. Tik dīvaini smarčo. Mums tā kā sāļš un salds. Tā kā gaidi, ka būs sāļš. Bet ir salds un ir tad. Viņš smaržo pēc ābola, bet apēdot vairāk jūt karameli. Bet jā, tu gaidi, ka būs sāļš, bet ir salds. Ļoti dīvains. Es domāju, ja tu nedomā par to, ka tie čipši garšo kā pārslas, brokastu pārslas, šo varēsim Friendsgivingā iedot draugiem pagaršot. Tad otrs cheese cranberry. Un šīs jau labāk smaržo. Tas jau vairāk pēc ierastiem čipsiem. Jā, šis daudz labāks. Es nezinu, man kaut kā nejūtās tā dzērveņu garša. Tāda siera čipši ar mazliet dīvaini pēcgaršu, bet šie noteikti ir labāk par to caramel, apple caramel. Jā, kaut kā tā. Ir ceturtdiena, 11. decembris. Plus 8 grādi. Laika prognēze. Mazliet līsta, smidzina. Bet jā, šodien mums bija tāds ļoti interesants rīts. Nevar sūdzēties, jā. Šodien nedzirdējām nevienu no mūsu modinātājiem. 3 ierīces. Mums ir katram savs telefons, kur ir uzlikts modinātājs, un mums ir modinātāja pulkstenis. Un mēs nevienu no viņiem nedzirdējām. Un plus telefonos mums ir vismaz, man ir pie 6, 7, man liekas, modinātāji. Robertam ir mazāk viņu stilu. Mums abiem ir modinātāji, mums ir modinātāja pulkstenis, un nevienu no viņiem mēs nedzirdējām. Mēs parasti darba dienās, kad mums jābrauc uz ofisu, mēs ceļamies 6. Cenšamies celties 6, parasti 6:10 esam ārā no gultas. Un jā, tad 7 izējām būtībā no mājām. Tad šoreiz kaut kā galīgi ne modinātāju dzirdējām, ne kaķi mums modināja. Neviens. Es pamožos, saprotu, ka kaut kas nav pareizi, jo ārā jau ir gaišs. Jo parasti 6 no rīta ir vēl tumšs. Es skatos pulksteni, ir 9:30. Mums ir jābūt ofisā. Un man dators ir atstāts ofisā. Es nevaru nemaz strādāt no mājām, ja es gribētu. Un jā, tā ļoti fiksi sataisījāmies. Norī vēl no rīta es negribēju. Es nezinu, kas viņam bija uznācis. Tagad viņš ir pāēdis, viss ir labi. Ir laimīgs puika, bet, es nezinu, tik tāds haotisks rīts bija. Diena arī tāda dīvaina, nezinu. Bet labi, tagad viss ir nokārtojies. Pastrādājām. Pasportojām, un tagad mēs braucam pakaļ Paciņai. Es vakar pasūtīju vitamīnus, jo mums ir beigušies visi vitamīni, ko mēs dzeram. Zīvju eļļa, C, D vitamīni, viss man ir beidzies. Tad es vakar pasūtīju interneta aptiekā, laikam tā saucās tas saits. Un šodien jau ir atnācis, kas ir ļoti forši, jo es negaidīju. Tur bija rakstīts, ka nākamajā dienā jau būs, bet es actually negaidīju, ka būs. Kā tas ir diezgan impresīvi, jā. Ar Amazonas līmeņiem sacenšos. Jāiet meklēt, kur ir pakomāts. Kurš mums vajadzīgs? Smartpost. Paka dabūta. Tagad vakariņas. Vakariņas. Restorānā. Un jā, tad brauksim nomazgāt mašīnu atkal, jo acīm redzot ceļu uzturētāja sāla ielas ar sāli un plus 9 grādos un mašīna ir balta palikusi 2 dienas uz ofisu aizbraucot.
sveiciens piekdienā. Jau atkal piekdiena. Jau atkal piekdiena, jā. Šodien ļoti interesanti laikapstākļi bija. Pirmo reizi saule bija. Bija saule, zilas debesis un saule. Un tad uznāca atkal lieli tumši mākoņi. Un tagad nākot pēc mašīnas sniegs, bet kurš jau ir beidzies. Vēl sniegi. Es tik ļoti sapriecājos par sniedziņu, bet ja tas bija uz pāris minūtēm. Bija tik jauka sajūta. Nopietni gribas, lai ir normāla ziema ar sniegu, ar puteni, lai ir vēss, nevis whatever this is. Bet jā, tā tad mēs pašlaik braucam uz centru. Jā, mēs braucam uz Humpalām. Man vakar darba kolēģi parādīja viens Humpals, kur bija ļoti skaisti Ziemassvētku džemperīši pa 7 eiro, un tad mēs braucam skatīties. Tas ir viens, ko mums vajag izdarīt, un otrs mums vajag uz Ikea. Tas ir, ja mēs paspēsim šodien, ja nē, mēs brauksim rīt. Būtībā tāpat kā Halloween ballītē, mums būs Ziemassvētku ballītē arī spēles, un priekš vienas no tām spēlēm, vispārīgi par spēlēm es pastāstīšu nākamajā video, bet jā, vienā no spēlēm ir vajadzīgas, tā teikt, dāvaniņas mazas. Es nezinu, kā savādāk to nosaukt, kur viņas tā kā vilks ārā. Bet jā, es to visu parādīšu nākamajā video, kurus vairāk tieši pa ballīti un pa dāvanām stāstīšu, jo tagad man ir bail kaut ko rādīt un stāstīt, jo es zinu, ka mūsu draugi skatās šos video, tāpēc es neko nerādu, jo es zinu, ka tas kārdinājums redzēt, kas būs, ir liels, tāpēc es vienkārši to nedaru un nerādu. Un jā, tad man vajag tādus mazus sīkumiņus sapirkt, un tos visdrīzāk mēs pirksim Ikea. Jā, tagad braucam, cerams, ka būs tie džemperīši, nebūs izpirkti. Ļoti paveicās gandrīz pie paša veikala dabūjām stāvvietu. Nebija daudz jāmeklē. Tagad ejam uz veikalu. Dabujām. Mašīnā parādīsim, kurus paņēmām. Esam atnākuši. Roberts parādīs mūsu džemperus. Par abiem samaksājam tikai 9 eiro. Šis ir viens. Tas otrs man arī patika, bet šitam tās detaļas tādas labākas likās. Bet šis būs laikam man. Ļoti forši. Jā, tur bija arī atlaide tieši mīnus 25%. Jā. Jā, samaksājam tikai 9 eiro. Tas ir crazy, cik maz. Varēja pat nepirkt to savu džemperi Sincejā. Sincejā džemperi, man šeit dārgāks bija, ne? Tas bija 13 eiro. Un tāpat 2,9 samaksāja. Ļoti parši. Un tagad tad uz Ikea. Vai tad kaut ko centrā vēl vai kaut ko? Citām Humpalām. Ikea aizstaigāts. Dāvanas priekš spēles sapirktas. Kuras no tām ir dāvanas? Kas to lai zina? Tagad laikam aiziesim vēl līdz sāgai. Mums vajag kafijas, piena nopirkt, mums ir beidzies. Un tad jau laikam uz mājām. Pa lielam viss vajadzīgais sapirkts. Vai pēc karstviņa vēl jāizbrauc.
šis ir turpinājums vēl. Rītdien sākas jāsaka. Nu, labrīt. Labrīt. Mēs, kā redzat, esam ceļā. Šodienas rīta lietas izdarīts. Bijām uz pārtikas veikalu, sapirkām ēdienu nedēļai nākamajai. Un tagad dodamies ceļā. Kur mēs dodamies? Uz Lietuvu. Cik tā? Jā. Nu, mazliet esam pavēlu izbraukuši. Gribējām ap 9:30, ir 10:40, bet nu, nekas. Mēs vēl paciņu ielikām. Viņa tādā bija sūtījums. Un jā, esam ceļā. Mēs braucam uz Viļņu, jo, kā zināms, Viļņa šogad ir nominēta kā Eiropas Ziemassvētku galvaspilsēta, ja tā pareizi atceros. Kaut kas tam līdzīgs. Jā, un tur ir ļoti skaisti izdekorēts. Un tāpēc mēs braucam skatīties. Mēs īstenībā no vienas puses laikam ir labi, ka mēs mazliet vēlāk izbraucām. Jo mēs gribam tieši tad, kad sāk palikt tumšs, sākt iet pa vecpilsētu. Jo tad, man liekas, būs vēl smukāk. Protams, vēl smukāk būtu, ja būtu sniegs, bet nu... Bet ir cerība. Ir mīnus grādi beidzot. Jā, pirmā diena, divi. kad ir mīnusi beidzot normāli. Tāds ir mūsu plāns, braucam. Mēs vēl pusdienas paēdīsim, gan jau kaut kur Lietuvā. Jā. Bet jā, dodamies. 3 stundas garlaicības priekšā. Nebūs jau tik traki. Es esmu paņēmusi līdz man tā kastē ir rokdarbi. Tas ir dāvaniņas, ko es taisu mūsu draugiem un ģimenei. Un jā, man vismaz būs ko darīt. Esam atbraukuši. Tagad ejam uz centru, laikam meklēsim, kur pārēst. Ļoti labā vietā dabūjām. Parkings ir pa brīvu. Es nezinu, vai pašā centrā, bet tieši, kur mēs esam, ir diezgan labi. Bija it kā 50 centi stundā, bet tad aplikācijā saka, ka šodien ir brīvi. Which is nice. Jā, tagad ejam uz centru. Cik mums tālu ir? Mazāk par kilometru. Jā, un tad meklēsim, kur pārēst. Bija tīri okei. Nebija arī pārāk dārgi. Jā, es samaksāju tikai 35 eiro. Robertam bija tāda laba porcija, man bija pica. Un mēs paņēmām tēju un vienu mojito bez alkoholisko. Manuprāt, bija tīri ok. Ņemot vērā, ka šīs tāds gājēji ielas. Jā, bija ļoti tiešām forši. Un arī tas, ka mēs gribējām uz Grill London iet. Mēs uz 2 bijām aizgājuši un abos bija rinda. Un šī mēs tikām iekšā uzreiz. Bet pēc mums gada, laikam, parādījās rinda. Bet jā, tagad ejam staigāt. Un arī uz pašu Ziemassvētku tirdziņu aiziesim, protams.
atnācām līdz Eglītei. Gaid skaisti. Tagad aiziesim uz tirdziņu vēl. Tepat tās. Pastīsimies, kas te ir labs. Mēs esam pāduši, bet tik labi smaržo, ka pilnīgi atkal gribu sēst. Tik smuki. Cik stundas vēlāk? Pāris. Nu, ir 6, bez 10, 4 6. stundas. Esam atpakaļ jau mašīnā, izstaigājām visu. Tepat pie stacijas tika savrotēja muzejs, un tajā muzejā uztaisīta bērniem ballīte. Tā kā tur visi smuki izdekorēti Ziemassvētkiem, un tad tur tieši aizgājām pastīties, un tur uzstājās salavecis. Tik jauki. Jā, vispārīgi tiešām forši. Tā kā tik forši izdekorēts. Es ļoti iepriecināja mani, un, protams, arī palika žēl, ka Latvijā tā netiek dekorēts, cik skaisti, cik šeit. Varbūt tā, kad Rīga būs Eiropas Ziemassvētku galvaspilsēta, tad arī mums būs. Stipri apšaubu, ka būs. Jā, man tiešām patika. Mazliet tādu Ziemassvētku sajūtiņu.
ielika sirdī. Un tev, mīļam? Mazliet, jā. Vēl sniegs cik pietrūk. Jā, ja būtu sniegs, būtu ideāli. Un te ir tik smuka stacija. Mēs iegājām arī stacijā. Tur bija izlikts vēl klavieres, un cilvēki var iet un paši spēlēt. Tas bija tik forši. Tur maza meitenīte spēlēja. Tiešām forši. Un viss tik smuki izdekorācija, izgaismots. Nu, tiešām smuki. Mēs gan uz pilnīgi visiem tiem punktiņiem neaizgājām, kas bija atzīmēti tajā Viļņas kartē. Bet es domāju, mēs redzējām pietiekami. Jā. Bija tiešām jauki pastaigāties šeit, redzēt, kas notiek, kas jauns. Nu, tagad Rīgai būs grūti pārspēt. Jā. Ar savu domu valkumu. Liekas, ka Rīga vispār nav izdekorēta. Mēs gan neko nepaņēmām, ne tirdziņā, nekur, jo bija ļoti daudz cilvēku. Jo šodien tieši ir 13. datums un ir visādas aktivitātes un pasākumi notiek. Mēs, kad braucām, es saprotu, ka ir 13. un man tāds, varbūt vajadzēja rīt braukt. Mēs bijām jau Lietuvā. Jā, mēs jau bijām reāli pie Viļņas, tāds, mazliet jau pa vēlu, lai brauktu atpakaļ. Bet jā, paēdām bija, pat ja netikām uz Grill London, tāpat bija forši. Pīca bija mazliet sausa tev. Bija garšīga, bet uz tādu sauso pusi. Un kā tava porcija? Ļoti laba bija. Ļoti garšīga. Jā. Tēja arī bija laba. Sasildīja. Jā, bija. Tieši ko vajag. Jā. Liekas tik dīvaini, ka mēs neesam it kā tik tālu prom, bet šeit ir daudz vēsāks. Bet -1 tikai. Jā. Un arī bija interesanti tā atšķirība, kad šeit sāka palikt tumšs mazliet vēlāk kā Latvijā. Bija jau ap 3, ap 4 vēl pat mazliet gaižu bija. Bet Latvijā jau 4, man liekas, ir tumšs kā naktī. Bet jā, izstaigājām. Mazliet nosalām, bet ļoti iepriecināja mūs un tiešām bija skaisti. Un tagad varam doties atpakaļ mājās, jo kaķi mūs jau noteikti sāk gaidīt. Jā, bet viņiem būs mazliet jāpagaida. Jā, visi braucam. Uz Akropolu. Uz Akropolu? Jā. Nu labi, mēs brauksim uz Akropolu tāpat Viļņā. Labi, dodamies. Bijām iebraukuši Akropolā, būtībā, lai aizietu uz tualeti. Mēs nopirkām kolu. Ja nu sanāk miegs, lai ir kaut kas, ko uzdzert salds. Un jā, es savu kimči nopirku, pamēģināšu, jo es nebiju tāds redzējusi. Tas ir lietuviešu ražojums. Es ceru, ka ir labi. Es joprojām meklēju normālus kimči, jo, man garšo tie, kas ir tajās mazajās buņģiņās. Bet viņi maksā gandrīz 4-5 eiro. Bet jā, visi latviešu ražotie kimči man negaršo. Varbūt lietuviešu ražotie būs labāki, bet tā jau redzēs. Bet tagad mēs braucam mājās. Un Vejs sola mums, ka būsim ap 10. Gan jau vēl kaut kur piestāsim, vēlreiz uz tualeti aiziet vai ko. Bet jā, tagad tālais ceļš mājās. Iebraucām cirkulēt, paņēmis jau maizītēs. Un karstodēriens. Un karstodēriens, lai enerģijai kaut gan bija jau kola, bet labi. Un ziema arī ir mūsu šoklēs. Jā, tik forši sniegs, niedzīgs. Esam uzkoduši vakariņas. Dosimies tālāk ceļā, bet es domāju, ka mēs šeit nobeigsim šo daļu. Šīs nedēļas vlogu. Šīs nedēļas vlogu. Un tieksimies jau rīt. Nē, rīt, nē. Nē, pēc nedēļas. Pēc nedēļas, bet rīt es likšu vairāk. šo vlogu. Tāpēc. Jā, nākamais nebūs svētdienā, bet es domāju, ka es likšu Ziemassvētkos 24. kā pagājušajā gadā. Paldies, ka skatījies. Paldies, ka skatījies mūsu video. Ceru, ka tev patika.
Tiekamies nākamajā. Tiekamies nākamajos. Jā, atā. Atā.